Kalistēnika iesācējiem – treniņu programmas izpildīšana. Iepriekšējā video mēs uztaisījām treniņu programmu, bet šajā video mēs parunāsim par to, kā to pareizi izpildīt. Pirmā nedēļa ir diezgan vienkārša. Izpildu doto vingrinājumu un izvēlēto progresiju 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonā 3 reizes. Katrā piegājienā atstāju 3 atkārtojumus rezervē. Tas izskatās šādi. Ja mans pirmais vingrinājums ir atspiediens, tad es iesildos un izvēlos sev atbilstošu progresiju. Teiksim, ka te ir atspiediens paaugstināts virsmas ceļu līmenī un izpildu tik daudz atkārtojumus, līdz es jūtu, ka sāk palikt grūti un katrs atkārtojums kļūst lēnāks. Kad šis ir noticis, es beidzu piegājienu. Pieraksts, ka atkārtojumus izpildīju. Atpūšos un tādā pašā veidā veicu visus nākamos piegājienus un vingrinājumus. Lai dotu uzskatām piemēru, šādi izskatās mana pirmā treniņu programmas nedēļa. Ok, bet ko man darīt tālāk? Tieši to pašu, ko iepriekš, tikai pakāpeniski palielinu treniņu apjomu un relatīvo piepūli. Treniņu apjomu tu vari palielināt pievienot vienu piegājienu katrai vingrinājuma kategorijai, bet relatīvo piepūli tu vari palielināt pievienot vienu atkārtojumu katram piegājienam. Salīdzinot ar pirmo nedēļu, otrajā nedēļā veicu 7 piegājienus katrai vingrinājuma kategorijai, reizē pievienot vienu atkārtojumu katram piegājienam. Šo pašu principu tu vari pielietot katru nedēļu, līdz sasniedz brīdi, kad tu vairs nevari palielināt atkārtojumu skaitu pārlieku lielu noguruma dēļ. Kad šis ir noticis, paņem izlādes nedēļu, kuras laikā tu samazini treniņu apjomu un relatīvo piepūli par 50% un veic tikai 2 treniņus. Un, kad tā ir beigusies, sāc nākamo mezociklu tieši tāpat, kā tu sāki šo. Par cik tu būsi spēcīgāks, tu varēsi sākt ar lielāku atkārtojumu skaitu vai grūtāku progresiju. Tikai nedomā, ka tev ir jāsāk nākamais mezocikls tieši turpat, kur tu beidz iepriekšējo. Ja pēdējā nedēļā tu veici 12 piegājienus pa 12 atspiedieniem, tad nedomā, ka nākamā mezocikla pirmajā nedēļā tev ir jāveic 12 piegājieni pa 12 atspiedieniem, jo šāds treniņu apjoms relatīvā piepūle tev noteikti būs par augstu. Ja iepriekšējā mezociklu sāk ar 6 piegājieniem pa 6 atspiedieniem, sāc nākamo mezociklu ar 6 piegājieniem pa 8 atspiedieniem un progresē no turienes. Ok, tātad šis ir viss, kas tev ir jāzina par kalistēnikas treniņu programmas izveidošanu un izpildīšanu. Diezgan bēdīgi šo ir pavēstīt, bet ar šo epizodu šis mini seriāls ir beidzies. Tāpēc, ja tev radās kaut kādi jautājumi, droši atstāj tos komentāros un tiekamies nākamajos video. Čau!